Ja jūs dzīvojat Latvijā un vēlaties uzzināt, vai Binary Cent brokeris ir likumīgs, tad esat nonācis īstajā vietā. Šajā video es atbildēšu uz šo jautājumu un paskaidrošu, kā droši sākt savu piedzīvojumu ar tirdzniecību. Binary Cent ir mūsdienīgs brokeris, kas tika izveidots 2020. gadā un izceļas ar modernu tirdzniecības platformu un lieliskiem ieguldījumu nosacījumiem. Minimālais depozīts pie šī brokera ir tikai $150, un minimālais ieguldījums ir tikai $1. Pateicoties tam, jūs varat sākt savu tirdzniecības piedzīvojumu, neriskējot ar lielu naudas summu. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka šī platforma gūst popularitāti ar vien vairāk valstīs, un daži interesējas par šī brokera likumību. Tātad, vai Binary Cent ir likumīgs jūsu valstī? Jā, pilnīgi noteikti. Ņemot vērā to, ka brokeris atrodas Karību jūras reģionā, tas nav pakļauts nevienas valsts jurisdikcijai. Vienīgais ierobežojums, kas ar to saistīts, ir tas, ka brokeris nevar veikt reklāmas kampaņas valstīs, kurās tiešsaistes tirdzniecība ir aizliegta. Lai atvērtu kontu ar Binary Cent, dodieties uz tīmekļa vietni, uz kuru atradīsiet saiti aprakstā, pēc tam nospiediet pogu augšējā labajā stūrī. Šeit ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, pēc tam izvēlieties vēlamo konta valūtu. Pēc tam apstipriniet konta izveidi ar pogu. Pēc konta atvēršanas jūs automātiski tiksiet pārcelts uz tirdzniecības platformu. Atverot kontu no aprakstā redzamās saites, jūs iegūsiet piekļuvi bezmaksas demo kontam un 150% depozīta bonusu. Lai veiktu iemaksu, noklikšķiniet uz dzeltenās pogas ekrāna augšējā labajā stūrī un pēc tam izvēlieties vēlamo iemaksas metodi. Jūs varat veikt iemaksu, izmantojot kriptovalūtas, tiešsaistes makus un bankas pārskaitījumu. Noguldījumu un izmaksu metodas katrā valstī atšķiras. Lai izņemtu naudu, jums būs nepieciešams verificēt savu kontu, kam nepieciešams personu apliecinošs dokuments un adrese. Ceru, ka šis videoklips jums bija noderīgs. Ja jā, atstājiet patīk un abonējiet manu kanālu, lai saņemtu jaunāko informāciju par jauniem finanšu video. Līdz nākamreiz!